katastrofāli trūkst labu cilvēku, labu ārstu, katastrofāli trūkst personāla. Veselības aprūpe ir daudz konservatīvāk, un mēs kaut kā baidamies. Visu laiku, ja mēs skatāmies uz jebkuru kaut kādu inovāciju, uz jebkuru kaut kādu digitalizāciju, kas nāk šajā sistēmā iekšā, viņai ir imūnsistēma. Un šī imunitāte, viņa nokauj jebkuru inovāciju pa lielam. Tagad lielākā problēma ir tajā, ka mums nav datu. Savukārt radiologam, parastajam, you never know, no rīta tu izdzer 2 kafijas pa daudz, ja tev tur kaut kas nošilierējās acīs, vai tu esi piekusis, neesi gulējis pa nakti, ja, vai nezinu, nedod Dievs, tu bija mājās kaut kas noticis. Ka šis robots, labi, viņš nonāca pat kā no konvejeru, un viņam pat vēl nav gads, viņam būs skills, ka viņš ir miljonus reizes tavu apendicīti izgriezis, piemēram. Labdien! Pieturs digitalizācija klausītāji, skatītāji, uztvērēji. Šodien viesis kā viesis, bet kā viņš nonāca pie mums ir savādāk kā citkārt. Pirmais viesis, es tāpēc to gribu atzīmēt, kurš kļūdījās un uzrakstīja man labus vārdus par vienu no iepriekšējām epizodēm, un es šo mirkli garām nelaidu un paņēmu viņai aiz rokas un atvedu uz šodienas epizodi. Bet tieši tādēļ man gribās palūgt jums piesakot, nepaslinkojiet, nospiežiet to follow, sekot vai vienalga kādu podziņu YouTube vai Spotify vai Apple podcast vai vienalga, kur jūs saņemiet Pieturu digitalizāciju, jo tas lūk šādos veidos arī pavisam negaidītos ļauj mums atrast interesants viesus, interesants tēmas un turpināt Pieturu digitalizāciju. Tad šodien pie manis mans draugs, kurš, kā jau es teicu, kļūdījās un uzrakstīja labus vārdus, Kaspars Grosu. Čau. Tu droši vien būs labāk ar sevi iepazīstinās kā es, bet manā tā kā tajā personīgajā galvā esošajā piezīmju grāmatiņā tu esi cilvēks, kurš ieradās bērnu klīniskajā slimnīcā un es parasti intervijās prasu cilvēkiem, vai viņiem bijis viņa dzīvē tāda pieredze, kur viņi atnāca, ieraudzīja, ka vajag kaut ko mainīt, samainīja, un tad pēc viņiem bija viss savādāk. Un man to asociējies ar tādu cilvēku un tieši Bekusu. Tagad, ko tu dari tagad? Varbūt pats var izstāstīt. Kas ir tas, ko tu dari? Jo no tavā apraksta, cik es lasīju viņu, var saprast, ko tu dari, bet tas ir tik ļoti tāds augstu plauktu, gandrīz vai tāds jautājums, kā viens cilvēks, kurš nav saistīts ar medicīnu vai mākslīgo intelektu vai digitalizāciju, kā viņš var saprast, kas ir tas, ko tu dari? Kā tu pats domā, ko tu dari? Zini, tas garš stāsts, bet es centīšos būt lakonisks. Sākās mans ceļš, kā jau tu minēji, veselības aprūpē pirms 10 gadiem Bekusā. Un kaut kā vienmēr ir sanācis tas, ka es ar to savu aktivitāti un kaut kādām idejām un radošumu esmu pavilcis līdz dažus cilvēkus, kas saka, šitā laba ideja, un tad jau zin, kā sniega lavīna, tas sāk tā kā vilkties līdzi, un es nonācis pēc Bekus Datamedā kaut kādu brīdi, un tagad es nonācis amerikāņu kompānijā ar nosaukumu IQVIA, un visu šo laiku es esmu darbojies un digitalizējis veselības aprūpi. Mēs zinām, ka tur ir ļoti daudz procesu, ļoti daudz punktu, un, protams, galvenais ir pacients un galvenais ir ārsts, kas ar to visu nodarbojās, jā, bet mēs arī zinām, cik liels skādes tur ir
cik liels dišķibeles un vispārējais. Un, ja kāda industrija tiešām ir tā kā pelnījusi to digitalizāciju un tādu pamatīgu digitalizāciju, tad tā ir veselības aprūpe, un tas ir tas, ko es pašreiz daru. Tā ikdienas mans darbs norisinās jau vairs ne Latvijā. Ikdienā es strādāju ar vairākām valstīm. Es strādāju ar Adrijas jūras līci, tad viss, kas tur ir Melnkalne, Bosnija, Serbija un viss tas reģions, plus arī Ukraina un tad Baltija nāk tā kā bonusiņā, ko es pieskatu un tā tālāk. Un tā ir slimnīcas digitalizācija, lielo slimnīcu digitalizācija, kas lielo slimnīcu veselības, kas ir, es mazos centrus īsti nevaru digitalizēt, bet lielos varu. Tā kā mums ir pēskus, bekus un visi tie. Un arī pārsvarā tas tiešais darbs ir ar valdībām, ar veselības ministrijām, ar veselības ministrijā esošās, pakļautībā esošajām iestādēm, kā NVD, mūsu izpratnē, tur dažādām valstīm. Tur Igaunijā ir fonds, Nacionālais veselības fonds, tur Bosnijā, piemēram, viņiem ir kantoni, un katrā kantonā ir savu veselības ministriju, savus NVD un savus SPKC un vispārējais. Ja. Tā kā principā tas tiešais darbs ir ar viņiem. Un mums portfelī ir ļoti daudz digitalizācijas tādi sistēmas, jeb tūļi, ar ko mēs varam iet pie viņiem un palīdzēt sakārtot tur un dažādas datu plūsmas un visu kaut ko. Mhm. Bet ko tu domā ar to, ka medicīna to ir pelnījusi? Vai tu ar to domā, to ka, es nezinu, tā ir ļoti auglīga augsne, kur to darīt, vai tas, ka viņi ir atpalikušāki no citiem? Ko tu domā ar pelnījusi? Man liekas, ka tā vajadzība ir daudz lielāka. Ja, jo pašreiz mēs redzam pēc visiem statistikas datiem, visur, kur mēs skatāmies, mēs varam, tur atkal mēs varam iet globāli skatīties vai lokāli. Ja mēs lokāli skatāmies, tad mums to vajag 3 reizes vairāk nekā visiem pārējiem Eiropā. Ja, jo mēs gandrīz visos veselīgās dzīves gadu ilgumos, tur vēža un visos pārējos rādītājos, principā esam visu laiku pēdējās vietās. Ja, un otrs ir tas, ka jau no tā laika, kad es strādāju Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, tas ir rēķins 16. gads, jau no tā brīža mēs zinām, ka katastrofāli trūkst labu cilvēku, labu ārstu, katastrofāli trūkst personāla. Un saprotams, ka arī tā sistēma ir izveidota tāda, ka nevienmēr tam labi varbūt ārstam bet nevienmēr tam personālam, kas izdara daudz vairāk to darbu vai daudz savādāk to darbu, nevienmēr viņam var samaksāt, un tad viņam tas darbs ir nāk prātā anglicisms repetitive, tie taski, ko viņš katru dienu dara, tur Excelī kaut kādas burtiņus liek vai vēl kaut ko, ja. Un man liekas, ka tāpēc mēs, vai veselības aprūpe ir pelnījis to digitalizāciju, lai dabūtu to beidzot to ieelpu. Cik tu vari braukt ar to Moskviču, ka viņš tur plīst katru dienu, ja, un tev ir, nezinu, tu nedēļu brauc, ja, un 2 nedēļas viņš stāv kaut kur remontā. Cik var, cilvēki jau nogurs no tā. Vakardien pat bija piemērs, bija jāiet obligātā veselības pārbaude, ja. Un viss vēl joprojām notiek ar pildspalvu un papīru un vispār bez kaut kādiem. Tā kā tā ir, ja, lai gan tas viss varētu būt pilnīgi elementāri, pilnīgi ātri un izdarīts savādāk ar mūsdienu tūļiem, kas tas ir, kādi ir. Jā, bet kāpēc, piemēram, tur, nezinu, medicīnas centrs Elite joprojām izvēlas to, es vienkārši tur eju. Nekāda cita iemesla, es nezinu, kā citur ir, ja? Bet kāpēc viņi izvēlas to joprojām darīt tā un ne savādāk? Tur ir vairāki aspekti. Es domāju, ka tur ir tas vecais, principā konservatīvā vide. Tas ir viens, jo mēs veselības aprūpē, es neesmu strādājis daudz citās industrijās, pirms tam varbūt kultūra, tur kaut kas tam līdzīgs, jā, bet es neesmu saticis arī tur skatoties apkārt tik konservatīvu vidi, kā ir veselības aprūpe. Jā, varbūt grāmatvedība ir otrā vietā, vai ne? Teikt, jā. Bet veselības aprūpe ir daudz konservatīvāk.
Un mēs kaut kā baidamies. Visu laiku, ja mēs skatāmies uz jebkuru kaut kādu inovāciju, uz jebkuru kaut kādu digitalizāciju, kas nāk šajā sistēmā iekšā, viņai ir imūnsistēma. Un šī imunitāte, viņa nokauj jebkuru inovāciju pa lielam. Ja? Un tad ir tādi daži flagmaņi, kā Bēkus, piemēram, ja? vai pieņemsim, ir tagad tajā pašā, es gribu laikam Tartu nesaukšu, bet tagad izskatās, kad ir Tallinā ir North Estonian Medical Center, tas pats bērnu slimnīca Somijā, lielākā. Kas ir tie flagmaņi kaut kādā ziņā mūsu reģionā, kas saka, nē, zin kā, pie vēlna visu mēs tomēr iesim un digitalizēsimies, un mēs gribam, lai mūsu ārstiem viss ir kārtībā, ja. Es domāju, ka tas ir tas lielākais. Otrs cilvēku resurss kā tāds, jo pārsvarā mūsu ārsti ir veci. Es nesaku, ka tāpēc viņi ir pieredzējuši, un ieradumam ir nenormāli liels spēks. Ja, un ja es ar to pildspalvu jūtos droši un papīru, es zinu, kas man jādara, tad tur klabināt kaut ko tajā tastatūrā, man nav nekāda garantija, ka tas rītdien turpat arī būs, ja. Un tāpēc arī rodās tā konservitāte. Kad cilvēks ir tā imūnsistēma nostrādā un labāk nē. Un tagad neērtais iespraudums. Mēs cītīgi, daži cītīgāk kā citi, daži mazāk cītīgi, bet mēs cītīgi strādājam, lai aicinātu interesantus viesus. Un cerams, ka nestu vērtīgu informāciju un atziņas saviem klausītājiem. Tādēļ mums ļoti, ļoti noderētu, ja tu mums piesakotu vienalga, kur tu mūs klausies. Facebook, YouTube, Spotify, Apple podcasts, vienalga, kur tu ceri ieraudzīt nākamo šī podkasta epizodi, piesako mums un cerams, ka tas aiznesīs mūsu nākamo epizodi arī kādam citam. Paldies! Bet tas ir laikam tas pats stāsts praktiski, man liekas, ka jebkurā absolūti vidē, izņemot tās, kuras ir, natively digital, ja? Restīvi tur fintech vai kaut kas tāds, kurš tā kā sācis ir tajā, tas tā kā paaudzes cilvēkiem, ja, tie, kas ir piedzimuši ar internetu, tie nesaprot, kāda ir bez interneta un tam līdzīgi, un tur laikam neko nevar padarīt, jā. Mums ģimenē ir notikusi, nelaimi, jo mūsu ģimenes ārsta, kurai ir apmēram 150 gadi, es nezinu, cik viņai ir, bet, ļoti daudz, paziņoja, ka viņa beidzot iet pensijā, un tā ir dāma, kurai ir, ļoti daudz gadu. Viņa katru dienu no Jūrmalas ceļo uz Bolderāju. Viņa ir tik forša, ka mēs braucam pie viņas uz Bolderāju, ko nezinu, pilnīgi beztēmā, ja. Bet, viņai, es viņai vairākas reizes esmu bijis tech supports, lai atrisinātu jautājumu kaut kādu par slimības labs izveidi. E-veselībā no sērijas, ja, izaicinājumi, saprot, bet viņi iet pensijā un mēs esam izmisuši tagad, ko mēs darīsim, ja, bet jā, pa to veco gvardi, ir tā laikam, ka tas ir vienkārši jāgaida tā paauģu maiņa, un droši vien, ka tās, vai tev liekas, ka tās slimnīcas, jo tur var vilkt paralēls ar uzņēmumiem, jo tas ir vienkārši uzņēmums, kuras izlēma digitalizēties, tu viņus redzi un tu viņus var salīdzināt, vai tas galvenais ir tomēr tas, ka tā vadība tur ir kaut kāda progresīvāka un varbūt jaunāka un citas paaudzes, vai kopumā visa organizācija ir jaunāka un, mazāk konservatīva, vai tie ir kaut kādi, ka tieši bērnu slimnīcām trūks speciālisti, vai, kas ir tie iemesli, kā viņi atšķirās savā starpā? Un atkal tas ir, es nebūšu oriģināls, tas ir komplekss. Zin kā, viena pagala nekad nedeg. Ja, jo, protams, ļoti daudz, ko nosaka vadība, ļoti daudz. It sevišķi, kur arī,
tādām slimnīcām, kas ir jau tā kā iegājušas kaut kādā rutīnā. Ja? Ļoti daudz nosaka vadība. Piemēram, tas pats mūsu pēkus tagad jau Laura vadībā bija tieši digitalizācija. Viņi ļoti daudz izdarīja. Jā, Lauris tagad ir projām, nezinu, kas būs tālāk, kas ir nākamais un kāda būs nākamā valdē uzstādījuma un CEO uzstādījuma un tā tālāk. Ja. Beksa valsts ir izdarījis brīnišķīgu darbu un viņš turpina to darīt. Bet es gribētu teikt, ka Anda jau iesāka pirms tam jau to digitalizācijas ceļu, ja, un viņš jau, tā kā Bekus jau bija uz pareizās takas jau tajā brīdī, kad es tur sāku strādāt. Bet kopumā es teiktu, ka tā, kad, zin kā, digitalizēsies tās iestādes, kuras sapratīs, ka mums pietiek. Zin kā, ir tāds nevis teiciens, bet tāds stāsts, ja, par to, ka mēs sēžam, visi cilvēki sēžam purvā līdz degunam, ja, un tad, ja kāds sāk kārpīties laukā un teikt, nē, man tā kā pietiek, ja, es tomēr gribu ārā, ja, tad vispār saka, necel vilni, ja. Ja, mums tā ir labi, vai ne? Un tā ir tā imūnsistēma, kas laik darbojās. Ja. Tas viens no piemēriem bija tas, ka tad, kad es strādāju Datamedā, principā tas jau aizsākās Bekusā. Tāpēc mēs ar radioloģijas vadītāju tā kā meklējām iespējas, jo ir pamatīgi problēma ar bērnu radioloģiju. Ja, mums tajā brīdī, es varu kļūdīties nedaudz skaitļos, bet tajā brīdī bija 2 ļoti pieredzējuši un labi bērnu radiologi pa visu Latviju. 2. Tādi, kas tiešām zina to drēbu līdz galam, ja, kad viņš ar onkoloģiju var atpazīt un visu pārējo. Ja. Un tajā brīdī, viņa, tā kā Ilze, kas ir vadītāja radioloģijas nodaļā, viņa aiziet uz RSU, un viņa prasa apmēram RSU, klausties, kā mums ir ar bērnu radiologiem, tā kā vai nāk kaut kas ārā, vai cik jums vispār radiologi nāk. Viņi pateica, tur tas, es vēlreiz ar cipariem var kļūdīties, bet apmēram tā, mums iznāk 6 radiologi gadā, ja, un viņi visi tur puse aiziet uz privāto sektoru, tur 2, piemēram, aiziet uz lielajām slimnīcām, kas ir priekš pieaugušiem, ja. Un tas viens, aizbrauc uz Ameriku. Turklāt, zin kā, bērnu radioloģijā vēl arī tas, ka viņiem prasās nedaudz vairāk tur piemācīties, un tā rezidentūra būtu jāiet tajā bērnu slimnīcā, ja, un tomēr ar bērniem tas ir savādāk strādāt, ja, un lielāka atbildība un tā tālāk. Un nav tā dabīgā, ko mēs darīsim pēc tiem 5, 10 gadiem, kad šiem te radiologiem, kas ir tagad 2 esošie, ir jāiet tā kā pensijā, ja? Tad būs tieši tas pats stāsts, kas ar tavu ģimenes ārstu. Ja? Un vai tu gribētu 150 gadus vecu radiologu? It depends. Ne? Un tad tas stāsts, kas aizsākās, tur mēs sākām skatīties, ko mēs varam izdarīt ar mākslīgo intelektu. Un mēs no sākuma uzrakstījām projektu kopā ar Elektroniskas un datorzinātņu institūtu, sākām izstrādāt speciāli mākslīgo intelektu priekš bērnu kaulu lūzumu atpazīšanas, jo arī bērniem kauli pat lūst savādāk nekā pieaugušajiem. Ja, ja pieaugušam tu redzi to lūzumu, tad bērnam kauls ir tā kā mums ir pavasars ārā, tā kā ceriņa zars pavasarī. Ja. Viņš nolūst. Viņš tā kā saliecās un novietojot viņu apakaļ, viņam tās frakcijas ir tādas, ka viņas nevar pamanīt. Ja? Un tur ir baigi jāpiešoja acis, lai tu vispār pamanītu. Mākslīgais intelekts, it sevišķi uz sakārtotiem datiem, kas saucās daikoms, viņš ļoti labi to var izdarīt. Viņš var to izdarīt pat, es teiktu, ļoti daudzreiz labāk nekā cilvēks. Ja? Viņam arī tas fail rates, vai tas, cik daudz viņš kļūdās, ja, tad ir tur zem 2%. Ja. Savukārt radiologam parastajam, you never know, no rīta tu izdzer 2 kafijas pa daudz, ja tev tur kaut kas nošilērējās acīs, vai tu esi piekusis, neesi gulējis pa nakti, ja, vai nezinu, nedod Dievs, tu bija mājās kaut kas noticis, ja, un tev galīgi galva nav tur, kur tev jābūt. Viņiem fail rates ir 60%, ne 60%, bet viņi pareizi ir 60% gadījumu. Mm-hmm. Ja. Tad 40% paliek, tas, kad it depends, ja. Mm-hmm. Savukārt mākslīgais intelekts šajā gadījumā līdz pat 98% atpazīst. Bet tad jau problēma atrisināt. Tā nav atrisināta. Imūnsistēma. Problēma ir atrisināta, bet imūnsistēma nav atrisināta. Tajā brīdī, kad mēs to centāmies ieviest, piemēram, visā Latvijā, mēģinājām uztaisīt, uztaisam tādu pilotu projektu. Ja? Mēs
tur mums bija pat inovācijas grants, tāds speciāls, kur varēja caur NVD dabūt. Mēs sakam, aizem pie radiologu asociācijas un sakam, taisam, kur pamēģināsim visā Latvijā tagad uztaisīt, kas notiks, saliksim visās slimnīcās, tur bija savi benefiti, kas no tā var iznākt, vienkārši testu. Mēs paņēmām pat ne mūsu pašu taisīto algoritmu, bet mēs paņēmām algoritmu no Francijas, kas ir jau izgājis visus approvals, viņš ir apstiprināts kā medicīnas iekārta, un viņam ir uz pierādījumiem balstīta šī apstiprinājums viss pārējais. Imūnsistēma noēda, pateica, ka nē, mēs negribam taisīt šādu te. Tāpēc, un pēc tam tieši pēc tā pasākuma kaut kādas pāris tur, teiksim, gadus priekš parādījās radiologa algu šis te stāsts un vispārējais. Jā. Bet padomā, teorētiski jau ir tā, ja, kad kā tagad nāks kaut kāds mākslīgais intelekts, un viņš ir labāks par mani, ja. Taču tas, kas ir tur jāsaprot, kad šajā gadījumā šīm te sistēmām, lai arī viņas ir medicīnas ierīces, viņām ir... Viņas nepieņem lēmumus. Lēmumus tāpat pieņem radiologs. Jā, un šajā gadījumā mēs vienmēr tiem radiologiem arī stāstījām, ka tā vietā, lai tu, piemēram, izskatītu, teiksim, 200 bildes, jā, tu vari būt pa dienu, tev obligāti būs jāapstāst tikai uz, 70 bildēm. Tāpēc, kad mākslīgais intelekts būs atsijājis tās, kuras tev nevajag redzēt. Ja, jo tas ir iedomājies, ka tu skaties visu laiku uz vienu un to pašu, jo lielākā daļa bildes, pat tur bija arī kaut kāda statistikas dati, ja lielākā daļa bildes, ko radiologs apskata, ir negatīvs. Nevis negatīvs, bet tur nav nekā. Jā. Ja? Un tas ir tas, kas būtu jānolasa tam mākslīgiem intelektam. It sevišķi, ja mēs runājam par kaut kādiem skrīningiem, krūtsvējuši skrīnings. Ja? Skrīnings vispār ir tāda šeikī lieta. Pa lielam, tev ir nezinu, tur 10 000 sievietes, ja, kuras noteiktā laika posmā gadā, piemēram, tev ir jāaiziet viņām. Tas nozīmē to, ka tas viens radiologs apskatīs 10 000 pa lielam negatīvas bildes. Ok, 4 no viņām būs pozitīvas. Tad atrod tās 4, tas ir tā kā meklēt adatu sienu kaudzē. Ja. Un tas, ko mākslīgais intelekts var fantastiski uztaisīt, viņš var ar ļoti lielu precizitāti pateikt, šajā bildē nekāda anomālijas nav. Nekādas. Bet vai Latvijā, ja pa Latviju runā, vai tas izklausās pēc tāda stāsta, ka tā kā mums kaut kādu brīdi bija, kurš tur ātrākais internets Eiropā, un vēl kaut kā, tāpēc, ka pirms tam mums internet nebija vispār, jā, un tā kā mēs ievilkātuši bija ātrākais, jā. Kas ir tāds tipisks attīstības stāsts, ka tie, kas ir pēdējie, pēkšņi var būt pirmie, tāpēc, ka viņi vienkārši, kas saka, mēs stāvam uz gigantu pleciem un viņi pēkšņi tā kā ievieš vienkārši pēdējo tehnoloģiju un ir priekšā visiem pārējiem. Ja? Mm-hmm. Vai tas ir stāsts, uz ko var cerēt Latvija? Tad, ka var pēkšņi tieši tādēļ, ka mums to ārstu ir maz, tieši tādēļ, ka tās digitalizācijas varbūt nav tik daudz, ka pēkšņi mēs tur badabim, badabum un esam tur supernācija? Man tev grūti atbildēt, tāpēc, ka redzi, problēma pašreiz jau nav vairs pat tajos gala risinājumos. Problēma ir pavisam cita. Problēma ir tajā, kad ir vajadzīgi jau tāda tā kā mēs esam nonākuši līdz tam, kad mums, līdz ko mēs sakārtosim datu stāstu, mums ir vajadzīgi pa lielam tāda ļoti skaidra un tieši tāda saucamā Ilona Maska, ja, vertikālā integrācija tām lietām, kas mūs var izsist uz priekšu pamatīgi daudz. Ja, un kāpēc es tā saku? Jo tagad lielākā problēma ir tajā, ka mums nav datu. Visi mūsu dati, mēs pirms tam runājām, ja, vēl joprojām ir papīrā, vēl joprojām ir rakstiski, ja, un viņi nav nekādā veidā mākslīgais intelekts, viņus nevar apstrādāt, viņus nevar ar viņiem neko darīt daudz un tā tālāk. Jā, labi, tur ir OCR sistēmas vai vēl kaut kas, ja, bet tur nav uzbūvēta OCR sistēma priekš ārstu rokrakstiem. Klaviatūra var būt specifiska, bet in general, jā, tāds līps varētu būt. Un es ļoti ceru, kad
pašreiz tas, kas notiek, ir tāda saucamā EHDS regula, kas ir Eiropas datu telpas regula par datiem. Viņa ir tikpat liela un tikpat spēcīga, kā pirms kaut kādiem pāris gadiem mūsu GDPR bija. Ja, par personas datiem tāda pat ir tagad par visiem veselības datiem. Un viņa paredz, ka līdz 2029. 30. gadam visām slimnīcām pa lielam ir jābūt ļoti, ļoti digitāliem datiem. Ļoti digitāliem. Tas nozīmē to, ka katrai slimnīcai būs jāpārdomā pilnībā par to, kā viņa vāc tos datus, kādi tie dati vispār spēja parādīties, kā viņi saglabājās, uz kurien tev viņi jāsūt, kādā formātā tev viņi jāsūt. Un, protams, to visu arī tā regula nosaka, jā, bet pa lielam, tā kā brīvprātīgi piespiedu kārtā mums nāksies digitalizēties vēl lielākiem ātrumiem nekā pašreiz. Un tad tur tad arī tas leciens varētu teorētiski rasties, jo tad vajadzētu būt, ka saka, tas tā kā, nezinu, māju ir vieglāk tukšā laukā uzcelt, nevis tur jaukt iepriekšējo un tur ņemties ar restaurāciju vai vēl nezinu kaut ko tādu. Jā. Vienīgais, ko es ļoti negribētu, kad mēs ejam tā kā vecās sliedēs un mēģinam atkal lāpīt vecās zeķes, ja, bet tās zeķes vajadzētu izmest ārā un nopirkt jaunas, jo pašreiz viņas nemaksā tik daudz, cik kādreiz varbūt, vai ne, kad Romītē bija jālāp viņas. Jo jau tagad parādās tur naratīvi no ministrijas, kad mēs tur, mēs jau kaut kā jau mēs šito izdarīsim, ja. Ja mums ir blakus kolēģiem, paskatāmies Lietuvu, Igauniju, tur ir pa 5, pa 6, pa 10 cilvēku komandas, kas strādā pie šīs te naratīvas un mēģina viņu ieviest un saprast kā un veido jau tur ir speciāli šitie te atbildīgās iestādes jau jāveido un jāizglīto visi cilvēki un tā tālāk. Ja. Tad mūsējie tur tā ļoti viegliprātīgi pret to, manuprāt, izturās. Ja. Kaut kā jau mēs tās zeķes salāpīsim. Tur jau. Mēs jau tagad sūtam datus, mums jau viss ir ok. Ja. Bet es parunāju ar, piemēram, to pašu Latvijas slimnīcu biedrību. Mēs vispār nezinām, ko tie burti nozīmē. Ja. Kurš jums tos datus iedos? Neviens. Kāpēc tās regulas ir? Kam pieder mani medicīniskie dati? Es gan godīgi sakot nesaprotu to visu, bet tas varbūt man vienkārši paveicies, ja, ka man nav tādu apstākļu, ka man būtu jāsatraucās par to, bet kam pieder Eiropas Savienībā, kā viņi plānojuši, kam pieder veselības dati? Pacientam. Un pacients savukārt ir vienmēr atbildīgs par tiem saviem datiem. Pacients, un lielam arī tā regula, viņa nosaka to, ka divas svarīgākās lietas, ja, to, ka tas pacients still is in charge, vai viņš vada tos savus datus, un viņš var tur, nezinu, ir tāds opt-out princips, ja, kad viņš var pateikt, ar maniem datiem neko nedariet, vai pieņemsim tieši otrādāk, es tos datus atstāju tur, kur viņi ir, un pēc noklusējuma, piemēram, ar šiem datiem, balstoties uz to pašu GDPR, teiksim, mēs varam taisīt pētniecību vai vēl kaut kas. Ja. Tā kā mana pašreizējā kompānija, piemēram, ir lielākais pētniecības institūts pasaulē. Mēs nodarbojamies ar visās pasaules valstīs. Mums ir ofici, kas tieši veids dažādu veidu pētniecību, tur zāļu pētniecību un visam pārējiem. Arī mums šie dati ir svarīgi. Tāpēc arī šī regula ir svarīga, ja, lai cilvēkiem lai cilvēks izglītot un viņiem liktu saprast, kad, piemēram, ja tu tur, teiksim, tos savus datus, ja tu neuztaisi to savu opt-out, un ja šie dati ir pieejami, tad mēs viņus varam izmantot pētniecībā, un tad attiecīgi, ja tiešām tas ir kaut kāds unikāls pasākums, ja, tad mēs arī tev par tiem datiem varam samaksāt un tā tālāk. Ja. Tā kā to visu nosaka arī tā regula par saglabāšanu, par primāriem, par sekundāriem datiem, kas ir primāri par saglabāšanu un kā viņus apstrādāt, kā viņus pārveidot un kā viņus pārsūtīt, un tad par sekundāriem datiem, ja tie ir tie dati, kas nav pašreiz izmantojami, ja, kas tur guļ slimnīcas kaut kādos serveros, ja kādā veidā mēs viņus varam apkopot, anonimizēt un dot tālāk. Ja? Un šeit ir ļoti viena svarīga lieta pie šīs te ownership, tieši pie šīm te īpašuma tiesībām. Tavi dati vienmēr piederēs tev.
un viņus var izmantot tajā brīdī, piemēram, kad, nu, teiksim, anonimizētā veidā. Un lielākoties man nevajag zināt, ka tie ir tieši Elvi dati, vai man nevajag zināt, ka tie ir Sintīs dati. Man vajag zināt to, kad, jā, rekur čalis tik un tik gadi tur dzīvo Latvijā, jā, nu, man pat īsti nav svarīgi, man tā liekas reģionu, nu, tas atkarīgs no pētījuma, vai nevar būt, bet varbūt, ok, reģionāli, ja tu esi vienīgais čalis, kas dzīvo Mārupē, ja, tad varbūt jau var tur atpazīt, ja. Bet in general, nu, teiksim, pētniecībai ir vajadzīgi anonimizēti dati. Ja mēs runājam par kaut kādu ļoti specifisku, kur vajadzīgs arī tur ir, nu, ne tikai tur vecums, age, gender un vispārējais, ja, un arī tavs vārds, uzvārds un vēl kaut kādas lietas, nu, teiksim, lai saprastu, kāpēc tieši tev ir kaut kāda, tur, nezinu, mutācija vai vēl kaut kas, tad tev par tādu lietu uzprasīs atļauju vienmēr. Un to nosaka šī regula. Mm-hmm. Nu, restīvi, lai izvairītos no tā, ka es nezinu, nu, bet, nu, labi, tu saki, no anonimizētiem datiem nevar noteikt, ka tas esmu es. Nu, pieredze rāda, ka ļoti labi var noteikt no visādiem datiem, kur te bija kaut kāda, bija noplūde par lokāciju datiem, laikam no telefoniem, nu, pilnīgi kaut kāds random, teiksim, gabals, ja, noplūde. Un tad, man liekas, kas tur New Yorkers taisīja pētījumu ļoti interesantu, kur viņi tur salīdzinoši vienkārši saprata, kurš ir prezidenta Secret Service dalībnieks, kur viņš dzīvo, kurās maiņās viņš strādā, attiecīgi pēc tam, kādi ir maršruti prezidentam un tam līdzīgi. Un to viņi dabūja no pilnīgi vienkārši, nu, milzīgi mākoņi ar datiem. Ja? Un tas ir tad, kad žurnālists pieķerās klāt, bet tad, kad mākslīgais intelekts pieķersies klāt, nu, ļoti ātri, man liekas, ir sevišķi, ja mēs runājam par tur gēnu informāciju vai kaut ko tādu, kas ir diezgan, nu, tu viņu nevari, nu, tā kā, tur nav gadījuma efekti. Nu, man gēni ir tādi, kādi viņi ir. Viņi man nāk no manas mammas, no mana tēta, un viņiem no viņu mammas, un viņa tēta, nu, tāpēc jau var izvilkt ja, to, ka man tur senči ir no turienes vai no turienes, nu, ka tur var ļoti viegli ar mākslīgo intelektu, es domāju, savilkt kaut kādas paralēles un pēc tam potenciāli tad mērķēti šos cilvēkus kaut kā izmantot vai vēl kaut kā. Nu, tas ir tas, laikam, arī par ko visi tā baigi satraucās. Ja? Jā, es tev piekrītu pilnībā, un tur ir divas lietas. Ja? Pirmais ir tas, kad tās vides, kurās mēs tos datus glabājam un kādā veidā tas tiek darīts, ja? Jo nu, un arī, nu, teiksim tā, 90% no visiem taviem izmeklējumiem vai vēl kaut kas, nu, 90% no tā, pie kā tu ej pie ārsta, un 90% no cilvēkiem, nu, pat pētniecībai īsti neatbilst. Nu, pašreiz nav tādi lieli kaut kādi masīvi pētījumi tur par veseliem cilvēkiem, piemēram. Ja. Ir ļoti specifiski pētījumi uz specifiskām targetētām, tur, pieņemsim, retajām slimībām, ja, kas tur, nezinu, Latvijā vispār ir tikai kaut kāds tur, nezinu, katrā saitā, kas mums ir, vai katrā slimnīcā, kas mums ir, nezinu, tur 16 cilvēki, 20 cilvēki, ja, vēl kaut kas tam līdzīgs. Respektīvi, tie nav, nu, tāds cilvēks parastais jau, nu, skumji teikt, nav interesants īsti tam pētniekam. Ja? Nu, jā, pēta kaut kādas anomālijas, pēta kaut ko nebijušu, pēta kaut ko tādu, kam vēl nav atrasts tur labs pielietojums vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Ja? Jautājums, cik tādi cilvēki ir. Un otrs ir tas, ka tie dati, kas tiek apstrādāti, tā pētniecībai, viņiem tiek klāt regulētā veidā tikai un vienīgi viens, nu, teiksim, pētnieks, kas ir izgājis tur specifisku procesu, ja, kas ir caur tur veselības ministrijā padotajām iestādēm, kas ir dabūjis approval, kad es drīkstu šo te darīt un tā tālāk. Un tad arī zina, kādas datu kopas tiek nodotas šim te pētniekam, ko šis
un tā tālāk. Ja? Tā kā, tas nav tā, ka es tur tagad, izdomāšu taisīt pētījumu, ja? Tagad Nav tā, ka Antropika Antropika dabūs visus Latvijas veselības datus un nākamajā Claude modelī varēs iznoskaidrot. Bet parunāsim par to pozitīvo pusi savukārt, jo katrai medaļai 2 puses. Kas ir tā? Tu esi vizionārs, ja? Tu pārdod to vīziju visiem, un tev droši vien ir tādi, hot takes, ja? tādi vīzijas, kas tad ir iespējams. Viens ir, tā kā skatīties uz to, ka divi radiologi var nosekt visu Latvijas radioloģijas vajadzības. Tas ir ļoti tas tāds auglis, kas tepat karājās. Ja, ļoti tāda acīm redzama. Tas tāpatās kā uzņēmumos ieviešam tur excellentu ERP sistēmu un tur tev noliktavā pēkšņi tie paši cilvēki var 2 reizes lielāku noliktavus apstrādāt. Bet tas ļoti tāds šaurs skatījums uz to. Kas ir tajā plašajā skatījumā? Ko tas dod? Es iedomājos, ka tā ir noteikti kaut kādu specializētu zāļu vai zāļu kombināciju tur atrašana, kas vēl tajā ir, kur ir tās gaišā puse, kāpēc to visu darīt? Ļoti, man liekas, daudz arī plašs temats, par ko var ilgi un dikti runāt, jo gandrīz katrā specialitātē tu vari iet iekšā, skatīties to, kā viņi to pašreiz dara un atrast kaut ko, kas ir šitai specialitātei, tas ir fantastiski, viens ļoti labs piemērs. Startups no Ungārijas, ja es nemaldos, pagājušo gadu piedalījāmies kopā. Igaunijā ir tāda tehnoloģija nedēļa, ko viņi taisa tieši priekš veselības tehnoloģijām. Un tur meitene prezentēja, ka tev ievieto specifisku algoritmu tajā mašīnā, kas ir oftalmologiem, kas fočē acs radzeni. Nofotografējot acs radzeni, pēc acs radzenes tev var precīzi pateikt, vai tev ir vai nav tā kā noslēdz uz Alzheimer. Jā, es domāju, ka tas, kas nāk tuvākajā laikā, tie ir kādi 5-7 gadi, kad, protams, mākslīgais intelekts ar to, ko viņš varēs izdarīt, apakšā, bet tieši šie te latviski nemācējuši gluži labi pateikt, bet cross-functional, kur sablendējās kopā, tu pieņemsim, saka, tā kā aiziet pie acu ārsta, un acu ārsts tev sadala, uzrak klausies, tev vajadzētu arī varbūt aiziet, kur parunāties, ne? Tev tur ir kaut kāds Alzheimer marķieris, baigi lielais, kas varētu, restīvi, un jau tagad tas ir novēršama slimība, restīvi tā ir nevis novēršama, bet viņi ir, viņu var mitigēt, ar viņu var vadīt, ja pirms tam viņi nebija ārstējami. Tā ir viena lieta. Otra lieta, uz ko es ļoti skatos, teiksim, tu pa zālēm prasīji, no zālēm es skatos uz to, kad ir aizgājuši FDA Amerikā ir apstiprinājis cilvēku trials šitam te pašam specifiskām zālēm, kas atjauno mūsu principā var atjaunot mūsu, sākot jau ar gēnu, un tad no tā viņš principā var atjaunot jebkuru mūsu ķermeni, orgānu, jebko. Viņi tagad no sākuma bija trēli ar žurkām, ar pelēm, kad vecai pelei, kura ir redzes zudums, jau atjaunoja, pilnībā atjaunoja redzi. Es gan nezinu, kā viņi to nosaka, cik pilnībā, Paprast pelēt. Bet, bija pietiekami, kad pietiekami pārliecinoši, lai FDA tagad palaist viņus uz cilvēku trēlēm. Es domāju, ka nākotnē mēs ejam uz to nākotni, kad mums pietiks ar 1-2 kaut kādiem kursiem ar zālēm, un mēs varēsim tikt atpakaļ uz to savu kaut kādu, nezinu, labāko 30-25 gadu vecumu, kad mēs pa lieliem jau atjaunosimies tādā veidā.
Es domāju, ka tā ir tas ir tas moonshots vai tas, uz ko vajadzētu skatīties. Ja? Un, nezinu, un tur ir don't die from something stupid. Ja? Līdz tam laikam, ja? jo tagad nodzīvojot katru dienu vai katru gadu nodzīvojot, tas pieliek apmēram 2 gadus tavai ilgdzīvotībai klāt. Ja? Tikai tāpēc, kā tas notiek, kādi ir šie attīstības ātrumi un kāds vispār notiek. Ja mēs nedaudz nolaižamies uz zemes un par to, kas notiks slimnīcās, tad, kā jau es minēju, šī vertikālā integrācija ar tehnoloģijām, ja, jo ārstam fonā būs viņa paša mākslīgā intelekta aģents pilnībā, kas pārzina visu viņa buhaltēriju, saucamo, visu, kas ir viņa galvā, kas ir visus pacientus un tā tālāk. Šie dati arī par pacientu uzreiz tajā brīdī, kad pacients ienāk pa durvīm, būs jau zināmi ārsta šim mākslīgā intelekta aģentam. Ja? Šis mākslīgā intelekta aģents palīdzēs uzdot jautājumus ārstam, viņš klausīsies visu to sarunu, no šīs sarunas veidos ārā jau izrakstus, veidos nosūtījumus un visu pārējo. Ja? Principā ārsts varēs strādāt bez klaviatūras, brīvām rokām, tur taustīt tev ausis un matus un skatīties, kas notiek. Es domāju, ka tā ir tāda tuvāku 5 gadu vīzija, kas varētu notikt ar to vertikālu, horizontālu integrāciju un sakārtotiem datiem tajā skaitā. Bet kur tad ir tā robeža? Kam tad tas radiologs vai oftalmologs vai vienalga, kurš speciālists, kur ir tā robeža, kur pie nezinu, sauksim to par ideālo scenāriju, kam viņš ir vajadzīgs? Ar domu, kur parādās tas cilvēks vajadzīgs? Ja mākslīgais intelekts ir labāks, tur sanāk 80 reizes par radiologu pēc tur tā konkrētā mērījuma, ja? Pēc kam oftalmologu vajag, lai viņš vienkārši noliktu tev zodu pareizā veidā uz tā aparāta. Tas ir viss, tam jau ārstu īsti nevajag. Tad jautājums, kur ir tā ārsta vieta, un tas jau, es domāju, ka arī ir tas, par ko viņi ir uztraukušies. Mm-hmm. Tā ārsta vieta ir tajā sarunā. Tā ārsta vieta ir tajā cilvēciskajā uztverē, tajā empātijā, tajā, ka viņš mācīs uzdot pareizos jautājumus. Un zin kā, mēs bieži vien industrijās sakam, kad mākslīgais intelekts neaizvietos ārstus. Mākslīgais intelekts aizvietos tos ārstus, kur neizmanto mākslīgo intelektu. Ja? To saka visās industrijās. Jā, es droši vien, ka pārtulko, zin kā, labas lietas pārtulkojās ātri. Ne? Un šis ir tieši tas stāsts. Ja mēs tādu atkal par slikto runājam, tad teorijā es domāju, ka tie paši atkal, nezinu, laika nogrieznes minu kaut kādi 5, 7 gadi, 10 varbūt, ārsts nebūs vajadzīgs. Teorijā, lai tu dabūtu savu diagnozi un lai tu izārstētos, ārsts nebūs vajadzīgs. Ārsti būs vajadzīgi tieši šai komunikācijai un tieši šim lai viņš varētu pastīties, ko tas mākslīgais intelekts tur ir sarunājis vai sarakstījis, vai vēl kaut ko. Jo jau pašreiz tie paši, man tā liekas, gan Google bija jaunais iznācis, gan arī tagad ir ķīnieši ļoti aktīvi ar šiem te algoritmiem. Un tur bija pat, es arī tur par cipariem nedrīkst droši vien, kad visu pieņem par faktu, ja, bet parādījās mēdījos, kad apmēram, kad iedod 20 ārstiem, iedeva kaut kādus ļoti sarežģītus keisus un iedeva mākslīgiem intelektiem šos sarežģītos keisus, ja. Un mākslīgais intelekts bija atrisinājis 80% no tiem mākslīgiem keisiem, no tiem trakiem keisiem, cilvēki bija atrisinājuši 20%, ja. Teorijā es domāju, ka tas mākslīgais intelekts jau tagad
viņš ir daudz labāks daudzās lietās, ja? Taču viņam ir ļoti daudz, teiksim, tāpat kā kādreiz par māti Google rakstīja, ne, kad tu jau ieraksti tur mamā Google, vai ne, un tur visu var izlasīt. Tagad nāk tieši cauri šis te, kad mēs paši testējām, piemēram, mākslīgo intelektu, kas ir specifiski uz pacientu datiem trenēts. Un tas, kas ir tagad standarts, tur ChatGPT, ja, tad, piemēram, uzrakstot vai pret kuru rūtas vēzi, tur, nezinu, palīdz, piemēram, kumelīšu tēja, ja, tad tur, apmēram, ChatGPT uzrakst, tur daktars Tereško, apmēram, iesaka, vai ne, jūs tur varat maukt, un tā kā tas būs, ja. Savukārt, tev tas mākslīgais intelekts, tomēr, kas ir trenēts uz tiem datiem, kas ir pamatoti, ja, izpētīti un tā tālāk, viņš uzrakstīs, sorry, bet šāda informācija nevienā no pētījumiem nav. Tas nav klīniski pierādīts, ka šāds te apgalvojums ir patiesi. Ja? Jā, viņš ir sausāks, jā, viņš ir tāds, bet viņš tev pasaka, kas ir, tāpēc, ka viņš var paņemt un izlasīt tur tos 10,000 pētījumus vienā sekundē, ja? Un tu vienkārši saņem to atbildi attiecīgi. Savukārt šitien, tur ir tādi dati, kā tiek iemest uz tādiem datiem, uz kādiem tas intelekts tiek trenēts, tādu viņš arī to output iedod. Bet, sasummējot, tad ārsta tā loma ir būt ekspertam. Jā. Pareizi? Jā. Un tas visās industrijās, tā kā visās industrijās, es kaut kad testēju rīku, ko es uztaisīju priekš prezentāciju ģenerēšanas, un es, tā kā tajā vakarā pie manis bija ciemos man māsmeita, kas ir operatore, un man ienāca vienkārši prātā, uztais man prezentāciju par AI, filmu veidošanā un tā tālāk. Un tam pamatā bija tas, ka mums Matīs Kaža bija ciemos, un es viņam prasīju, un protams, ka tā prezentācija bija tieši tas pats, aizvieto ārstu ar casting direktoru vai to, visas tās tēmas bija tās pašas, ja. Un tad mēs ar to pārunājam ar manu māsmeitu, un tas, kur mēs nonācām, ir tieši tas pats, kur es nonāku runājot ar grāmatvežiem, ar ārstiem, ar vēl nezinu ko. Kur tie eksperti radīsies? Un man liekas, ka tā ir tā problēma, par ko mēs tagad mēģinot to visu digitalizēt, līdz galam nedomājam. Tu saki, nāk ārā 6 radiologu gadā, viņi iznāk, un ko viņi var izdarīt? Viņi, droši vien, ka pirmos 3 gadus viņi, tur kafiju var pienest un pār plecu skatīties bildes tur tam pieredzējušam cilvēkam, ja? Un redzēt, ja tur ir atklātais lūzums, ko tāpatās var redzēt, ja, no sērijas. Kā viņi kļūst par ekspertiem? Un man liekas, ka par to īsti nevienā no industrijām visi to zina, bet neviens pagaidām, man liekas, ka par to īsti nedomā. Jā. Es domāju, pašreiz, mēs varam teikt, ka tur, ja tu tā parunāsies ar cilvēkiem, man tur fāters pat pieņemsim, kurš ir vispār tur, es jau varu to ChatGPT tur izmantot, es jau varu tur kaut ko, ne? Viens ir izmantot mākslīgo intelektu, tipa, tā kā chatbotu vai vēl kaut ko, ja tur uzdot kaut kādus tur jautājumus vai vēl kaut ko, bet otrs, cik dziļi tu viņu izmanto un kā tu viņu izmanto, ja? Un es domāju, ka 99% no cilvēkiem nemaz nezin, ko backgroundā, cik daudz tev dara mākslīgais intelekts un tā tālāk. Ja? Tas pats, nezinu, ikdienā, ja man kāds ir cilvēks kādreiz, kas saka, es mākslīgo intelektu neizmantoju vispār, ja? Es oponēju un saku, bet tu Facebookā esi, tad tu izmanto mākslīgo intelektu, ja? Jo, vai arī viņš izmanto tevi, ja? Tas varbūt ir tā kā. Bet par tiem ekspertiem viņi radīsies vienīgais tikai un vienīgi, jo mums nav... Mēs nemākam iemācīt tādas lietas, un vienīgais, kas to mācēs iemācīt, ir tas pats mākslīgais intelekts. Kādā veidā ar viņu sastrādāties. Ja? Jo tas ir, tā ir teiksim, tik jauna, lai gan viņi ir no 56. gada jau kā sākotnēji mākslīgais intelekts, kā sākās, ja? Bet viņi ir tik jauna pēdējā laika hypes, kad
nav jau mums to ekspertu pat, kas varētu tālāk mācīt šos te ekspertus. Ja mēs aiziesim tagad uz RSU, tur par mākslīgo intelektu noteikti, ka viņi runā, jā, bet vai viņi runā, teiksim, tik dziļi katrā industrijā, katrā specialitātē, cik viņiem vajadzētu runāt? Nē, un šajā gadījumā ir ļoti interesanti, kad parādās tāda lieta kā PPP, jeb privātā publiskā partnerība, kur savukārt, ja mēs strādājam ar mākslīgā intelekta algoritmiem un mēs pieņemsim tur speciāli priekš pētniecības taisam tos mākslīgās intelekta algoritmus vai tie paši čaļi, kas bija no Francijas, ko es pieminēju par to radioloģiju, tad viņi vai mēs esam tie, kas māca. Industrija māca pa lielam, privātā industrija māca publisko sektoru, kādā veidā izmantot. Ja? Un tā ir atkal debate. Cik mēs gribam daudz, cik mēs daudz ticēsim kaut kādam Kasparam, viņš jau mums tikai mēģina tur kaut ko notirgot un tā tālāk, ja? Vai cik mēs daudz ticēsim, nezinu, pašam tam algoritmā vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Ja? Un šeit, tas ir tikai vienīgi par domāšanu, par uzticēšanos vienam otram un tajā, kad es Latvijā vispār gandrīz neko nevaru notirgot. Visu, ko es daru Latvijā, es to daru tā kā pro bono, lai tiešām apmācītu un pastāstītu, hei, kur tas un tas notiek, tā un tā, kur tur, nezinu, Igauņi dara šitā, Lietuvieši dara šitā, paskatāmies, daram arī mēs kaut ko, zin kā, tā kā... Bet man atkal atbild uz šito jautājumu, es gan to vakarā tikai izdomāju, domājot par šodien, ko mēs te runāsim, ir, ka ir jau industrijas, kur šis ir risināts. Piemēram, lidmašīnu piloti. Nevienam nedod lidot ar tur airlineri, ja, kamēr viņš nav tur 154 reizes izgājis cauri simulātoram. Ja. Nevienu neļauj uz kauju šaušanu iet kā tur mīnmetējam, kamēr viņš nav simulātorā izgājis tur tūkstošiem simulāciju, ja, vai simtiem vismaz. Ja to radioloģiju digitalizēt, tad jau no tā uztaisīta apmācību simulātoru, kur tos 6 radiologus vienkārši gadu viņi vienkārši sēž un katru dienu iet cauri 200 bildēm, bet ir jau zināms, kas tur ir un kas tur nav, un viņi vienkārši visu laiku trenējās. Varbūt, ka tas ir iespējams tā kā Matrixā, ja, ka tu tā kā uploado skilu, ja, tam radiologam. Tur ir divas lietas. Pirmā lieta, tad atgādina man, ka atgriezīsimies pie otrās lietas, pie radiologiem, bet pirmā lieta ir par to trēningu. Man tev ir pretjautājums. Es dzirdēju par Tesla robotiem, vai ne? Ne tikai, vispār humanoīdu robotiem, vai ne? Tātad Masks pateica, ka tuvāko 3 līdz 4 gadu laikā šādu humanoīdu robotu varēs arī ielikt ķirurģijas zālē. Un tev varēs taisīt operāciju robots. Vienīgā atšķirība, ka šis te robots, labi, viņš nonāca pat kā no konvejeru, un viņam pat vēl nav gads, ja, bet viņam būs skills, ka viņš ir miljonus reizes tavu apendicīti izgriezis, piemēram. Jautājums tagad ir, kam tu uzticēsies vairāk? Vai tu uzticēsies tam ārstam vairāk, kurš, pieņemsim, savu mūža laikā var izgriezt, es nezinu, tur, teiksim, 10,000, 20,000 apendicītes. Piemēram, labi, apendicītes nav, tas apendicītes vispār vairs negriež tikai tad, kad ir viss galīgi slikti, ja, bet, tā kā piemērs, vienalga, kur ķirurģiski iejaukšanās. Vai tu uzticēsies tomēr tam, kas ir miljoniem reižu to savā galvā izdarījis, un tomēr viņš fiziski nevar nokļūdīties, tāpēc, ka tur tie viennieki un nulītes ir viennieki un nulītes. Viņam nav tur, nezinu, rīta kafija vai neapmierināta sieva vai vēl kaut kas tam līdzīgs, vai vīrs vai vēl kaut kas, ja. Tas ir šis stāsts par to trēningu. Ja. Tos jaunos speciālistiem maz nav jāaudzina. Ļoti iespējams, jā. Viņiem būs varbūt viņiem būtu Tā ir otra iespēja. Dumi, jā, bet varbūt viņiem būs jāmāc, kā padot to skalpeli, jā, vai kaut ko tam līdzīgi, nevis varbūt kā griezt, jā, jo tas būs tikpat pamanāmi, kā pēc kaut kādiem gadiem, kā piemēram dzērāju šoferi, jā. Tas ir tabū tagad, sēsties pie stūras dzērušam. Ja. Rutulī. Jā, rutulī. Jā. Ja tu esi rutulī, neaizmirst. Paies vēl 5 gadi,
mēs zinām, kā mēs sēdēsim ar bērnu, te skraidīs, ja, nu, tā kā, labi, nu, tā kā jābrauc mājās, man Ubers nekās nav, nu, neko, es braukšu pats. Tu dumšais, tu tiešām brauks pats, pat ne rutulī esot, vienkārši tikai tāpēc, ka ar laiku autonomija, taksometri, viņi būs daudz efektīvāki un daudz labāki, daudz drošāki uz ielas, nekā esot braucot cilvēkam pašam pie stūres. Ja? Un šis shifts vai šī izmaiņa, viņa vienkārši dabīga, viņa tā arī notiks. Tu aiziesi uz nezinu, rakus, un tev tagad teiks, ka tev dakteris Juris operēs, tu teiks, pagaid, ko jūs... Tiešām, ko jūs zināt, ko tas Juris ir vakardien darījis? Ka jūs bijāt mājās, viņš ir izgulējies, ja? Nu, tā tālāk. Nu, vai arī otrādi, doma būs cilvēki, kur tev piedāvās, tev par 10 eiro uztaisīs dakteris Oktopults vai vienalga, kā viņu sauks, un par 10,000 eiro tev uztaisīs dakteris Juris. Vēlies? Jā. Tieši tā, un tas ir tas arī, kas risinās to personāla problēmu. Ja? Un tā otra lieta, pie kā es gribēju atgriezties, ir tas, ka atkal jautājums, kā mēs izmantojam to mākslīgo intelektu. Ja? Jo, piemēram, mums bija viena slimnīca, kurā mēs viesām šo te radioloģijas risinājumu iekšā, un viņi mums teica, vai ir iespēja tāda, kad, piemēram, tas radiologs sēžot, viņš atrod pirmais to bija, viņš skatās uz bildi, un viņš, pieņemsim, ieklikšķina un iezīmē to vietu, kas viņam liekas problemātiski. Un pēc tam ir mākslīgais intelekts, kas parāda, kā viņam liekas. Un tad viņam ir iespēja salīdzināt. Ja? Un ir tā kā, nezinu, ja viņiem diviem ir, piemēram, tas īstenībā ļoti ir 3 acu princips ir piemērots tajā pašā skrīningā, manas pieminētajā, jo, krūts skrīningam ir jābūt obligāti 2 radiologiem parakstītiem uz viena skrīninga. No vienas puses, baigi forši radiologiem, baigi daudz darba, ja, jo 2 radiologiem jāskatās viena bilde, ja, tajā pašā brīdī tā ir drošība. Ja. Ja vienam radiologam tā bija 159. bilde, ko viņš apskatījās, bet otram tā bija 1. Tas значит, viņš varbūt varētu tā kā paskatīties un, forši, kur jūs abi kļūdījāties, un tad ir noteikums, ka viņiem ir jāiet pie 3. radiologa, kurš varētu pateikt, ok, šitais ir fine, kur tev ir taisnība vai tev ir taisnība. Ja. Tāpat arī var darīt ar mākslīgo intelektu, ja, kad tu pirmais izdari to savu cilvēcisko izvēli, pēc tam mākslīgais un tad tu izvērtē, okay, kas ir labāks. Jā, bet tikpat labi tu vari darīt tā, kā Artūrs Bedins ieteica, ja viņš teica, ka viņš vienmēr visu prasa ideālā gadījumā 3 dažādiem AI modeļiem, jo, tad, ja 2 saka vienu to pašu, skaidrs, 3. kļūdījās. Var jau arī tā vienkārši. Tad radiologs anyway nav tad vajadzīgs. Jā, vienkārši ir 3 dažādi radioloģijas modeļi. Bet viens jautājums, par ko tu neko nesaki, un es domāju, vai tas ir vēl tālu nākotnē, bet tu runā par masku, tātad tu zini par viņu Neuralinku, un par šo visu, tas tā kā prasās, ka tas ir tūlīt nākamā lieta, tajā brīdī, kad ir panākts tas, ka tur, bildējot aci, tu var pateikt, ka ir Alzheimers, ja? Tajā brīdī kaut kāda ierīce, kas tev ir kaut kā vai implantēta, vai pat varbūt tikai valkājama, var uzreiz, arī tāpatās, kā, man liekas, kad vai tikai šitiem te Apple Watchiem vai tik nav jau funkcionalitāte, kas nosaka, ka tev ir Parkinsons. No tā, ka tev roka, teiksim, dreb, ja? Un viņš var uztvert to, ka viņa dreb kaut kādā tur konkrētā patērnā, un attiecīgi, ka tev ir vajag aiziet pie atbilstošā ārsta. Vai tas nav tas, saucamais, endgames, ja? Ka mūsu pulksteņi vai Neuralinki vai vienalga, kas tie tādi būs, ka tie jau mums vienkārši spēs pateikt, tev kaut ko vajadzētu darīt, jā, šo. Zin kā, tā ir īstenībā ļoti interesanta tēma, un šī IoT tēma ir vesels podcasts. Par IoT tēmu ir tas, ka
mūsu pulksteņu, vietpulksteņu lielākā daļa nav medicīnas ierīces. Ja, tāpēc viņiem nav medicīniska relevance tajā, ko viņš tur nolasa, tam sirds ritmam vai vēl kaut kam. Varbūt, ka viņš tur ir baigi precīzais pat, jā, un viss ir kārtībā. Bet Apple viņš vienkārši dabūja certifikāciju, man liekas. Jā, Apple Watcham, es neesmu paskojis līdzi, bet Apple Watcham viņa austiņām dabūja certifikāciju. Jā, tātad katrai IoT ierīcei teorētiski būtu jābūt, tā kā medicīnas certificētai. Tad mēs tā kā, no industrijas viedokļa varētu viņai uzticēties, jā. Bet tas, par ko tu runā, es pilnībā piekrītu, jo, zin kā, mēs braucam ar mašīnu, mums ir priekšā parādās, ka mums tur eļļa beidzās vai parādās vēl kaut kas. Mums tāds dashboards nav, kurš varētu, un mēs tur pēc sajūtām apmēram šodien savilku muguru, varbūt Magda vajadzētu izdzert, ja, vai vēl kaut ko tādu. Ja. Jā, noteikti, bet es nezinu, cik daudz, manuprāt, tas Neuralinks, viņš palīdzēs tiem cilvēkiem, kam ir tiešām kustība problēmas, kustība traucējumi, un tiem tur arī ar redzi ir tie paši, un ar dzirdi, manuprāt, šie te gadžeti. Mēs kā cilvēki, protams, mēs vienmēr skatāmies uz tām tehnoloģijām, kas mūs padara stiprākus, labākus un vēl kaut ko, bet es domāju, ka vairāk mums būs šie te wearables vai šie IoT kaut kādi, kas ir neinvazīvi, ja mums nav liels problēmas. Ko vēl varētu būt, kas varētu būt invazīvais, ja, kas ir, nezinu, tā kā ir diabēta pacientiem, ja, ir vienkārši patch, kur ir ļoti miniatūra, maza adatiņa, kas ir tev ievadīta asins ritē, ja, un tad tas patch, viņš tev lasa tur pilnīgi visu. Ja. Bet es drīzāk domāju, ka tie visi būs ārēji. Ķīniešiem ir pots tagad, tu pačurā no rīta, ja, viņš tev pasaka, klausies, tev urīnā ir pārāk daudz šitais un tas. Jo vienmēr tas jautājums ir, cik lielu efortu tev vajag, lai dabūtu kaut kādu rezultātu. Ja. Un ja tev ir vieglāk pačurāt un dabūt to urīna analīzi vai fēču analīzi, ja, nekā tur mēsturot no Neuralink iekšā, es domāju, ka līdz tam neaizies, kad veselam cilvēkam tas ir vajadzīgs. Bet ir kaut kādas vēsmas, kas ir tas, ar domu Garminā, piemēram, es neko tādu neredzu. Viss, ko viņš man pasaka, ir, ka man ir stress. Paldies, jā. Nezināju. Jā, turklāt aizjūt uz treniņu. Jā, un es slikti gulēju. Jā, ok, jā, labi, jā, bet tā kā, neko tālāk es neredzu. Cik tālu ir tas? Ir tepat, starp citu, Latvijā taisa šo to, bija ļoti interesanti, pieņemsim, veids, kā noņemt analīzes caur sviedriem, kad, principā, tev gandrīz to pašu visu, ko tu vari caur asins analīzēm pateikt, tev var puikas caur sviedriem pateikt, jā. Bet tev taču daudz elementārāk tur ir paņemt un iedot, jā, nevis tur invazīvi ņemt to asins analīzi. Un tad šie diabēta arī pasākumi, ja, kas notiek, ka tev ir automātiskā tur tā injekcija un vispārējais, ja, bet viņiem ir tā monitoringa sistēma galvenokārt. Arī tādas ierīces lēnā garā taisa, bet, kā es teicu, viņas ir lēnas, it sevišķi Eiropā, viņas ir lēnas, tāpēc, ka viņām visām vajag līgas, ko tas ir minimāli invazīvi, tam visam ir vajadzīgs tur approvals un tā tālāk, un viņi pat netiek līdz tiem testiem, ja. Tāpēc arī mēs bieži vien Latvijā runājam par to, kāpēc mums nav nekāda unikorna un vēl kaut kas. Tāpēc, ka mēs esam bišķiņ noēst ar to birokrātiju un ar to visu, kad mēs netiekam līdz tam testbedam, mēs netiekam pie tiem pacientiem klāt, mēs netiekam pie tiem cilvēkiem parastajiem, ja, ar kuriem mēs varētu patestēt tur kaut kādus, nezinu, tur izgudrojumus vēl kaut ko. Ir, bet viņi nav pašreiz mainstreams. Ja, un es saku, tas, kas ir mainstreams, tas, kas notiek Ķīnā pašreiz, un Ķīnā, to, ko es jau minēju, pots. Nākamais ir spogulis, kas tev pēc ādas sejas krāsas pasaka, kā tu esi gulējis īstenībā, un cik liela tev riņķi ir, un varbūt tev vajadzētu vairāk ūdeni iedzert. Un trešais ir Ķīnā nenormālā ātrumā iet. Ja esi bijis gastrocentrā, tad viņi uzlika pat kā tādu aizmirsu. Es zinu, kurš to izplata Latvijā, bet ir tāds boks speciāls, kur tie iekšā. Un tev tur nomēr garumu, augstumu, platumu, visu sirds ritmu, spiedienu, vispārējo. Viss tajā boksā notiek pa lielam. Tev ārstam tas nav jādara. Un Ķīnā tagad ir tieši tādi paši, arī līdzīgi tie boksi. Tā kā
palielam tev ir vienkārši ekrāns, pie kur tu pieeji, tur ieliec rociņu, tev palielam viss analīzes, visu uztaisa, kas ir tos vitālos rādītājus, tu vari lielveikalā patām bez mazā jau paņemt, un ja ir kaut kādas problēmas, un tad tev mākslīgais intelekts pasaka, klausies, man liekas, ka tev tas un tādas problēmas ir, ja, vērsies tur pie savu ģimenes ārsti, ja tev ir nosūtījums palielam no ģimenes ārsta, tev ir nosūtījums jau tur, nezinu, jau pie kardiologa, tikai tāpēc, ka tev tur kaut kas ar sirdsriti nav kārtībā, ja. Respektīvi, viņi izgriež nedaudz laukā jeb izfiltrē to ģimenes ārsta darbu, vai ne? Jo viņiem arī ir baigais šorts ar ģimenes ārstiem un tur. Un galvenais, ka tur noteikti, ka tā dati nepiedara pacientam. Tur noteikti nepiedara, tur partijai piedara dati, jā, un partija pateica, un viss notiek, ja. Un tas, jā, tā ir ļoti labs izaicinājums un sarežģīti, ja, jo tiem ķīniešiem tagad viņi iet amerikāņiem pa priekšu jau algoritmos un open sourceā viņi iet nenormāli pa priekšu, bet visa Eiropa un arī Amerika ir bišķiņi sabijusies un negrib neko no tiem ķīniešiem ņemt tieši šo iemeslu dēļ, ja, jo tur es ķīniešu spogulī negribētu skatīties, tāpat es pat negribu ķīniešu spuldīt gudro mājās, ja. Jā. Nu jā. Un tagad neērtais iespraudums. Mēs cītīgi, daži cītīgāk kā citi, daži mazāk cītīgi, bet mēs cītīgi strādājam, lai aicinātu interesantus viesus un cerams, ka nestu vērtīgu informāciju un atziņas saviem klausītājiem. Tādēļ mums ļoti, ļoti noderētu, ja tu mums piesakotu vienalga, kur tu mūs klausies. Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, vienalga, kur tu ceri ieraudzīt nākamo šī podkāsta epizodi, piesako mums un cerams, ka tas aiznesīs mūsu nākamo epizodi arī kādam citam. Paldies! Ok, un noslēdzot, mums ir tāda tradīcija, ka iepriekšējais viesis uzdod nākamajam jautājumam, tad ja tev arī vajadzēs to izdarīt. Un tev jautājums nāk no Edvīna Elferta, kas ir, Mitigate AI, viens no vadītājiem, un viņš domā par to pašu, par ko es domāju, un tas jautājums skan tā, kas šobrīd, tavuprāt, obligāti būtu jādara pamatskolas un vidusskolas izglītības līmenī, lai cilvēkiem iespējams piedāvāt 21. gadsimta nepieciešamās prasmes, 21. gadsimtā nepieciešamās prasmes. Un tas droši vien iet kopā ar tiem pašu stāstu par radiologu, visā izglītībā. Kas ir tas, ko vajadzētu mācīt patiesībā cilvēkiem? Uzreiz pasaku. Ja es būtu izglītības ministrs, es nogrieztu nost pašreiz esošo programmu pilnīgi līdz nulai. Tur es izārdītu pilnīgi visu un atkal par vertikālo integrāciju. Bērnam sākot jau no 1. klases, tā, ka viņš sāk iet skolā, līdz pat tai vidusskolai akadēmiskās stundas vajadzētu būt apmēram ne vairāk kā 2 stundas dienā. Un tas ir pierādīts. Akadēmiskās stundas ne vairāk kā 2 stundas dienā, un visu pārējo šo te, ko mēs mācamies, mēs apgūstam ar projektiem un uz tā kā interešu pulciņi varbūt bišķiņi tā kā nobružāti skan, ja, bet ar projektiem līdzīgi kā interešu pulciņi. Tātad ejam uz skolu no rīta pulkstens, teiksim, tur 9-10, tā kā bērns patiesībā ir pamodies. Viņam no 10 līdz 12 ir šīs te akadēmiskās stundas, kuras ir speciāli piemērotas tādu, to, ko akadēmiski viņiem vajag izdarīt. Un no pulkstens 12 viņiem tālāk jau ir cilvēki, kas nāk šādi cilvēki, kā mēs ar tevi, biznesa coachi nāk, teiksim, ja viņš ir uz sportu vērsts, paprasam porziņu, lai viņš atnāk tur pakaučo, paprasam tur visiem, mums ir basketbolisti, futbolisti, visi ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas varētu iesaistīties šādā teiksim, skolas procesā un coachot jau fiziku mācīt caur to, ka, pieņemsim, kā bumba lido vai tā tālāk. Ja. Un taisīt projektus, nevis pildīt mājasdarbu ar ChatGPT, bet taisīt projektus kopā ar mākslīgo intelektu, lai viņi jau tagad, jau bērnībā saprot, kā viņi izmantot pareizi, lai nav tas stāsts, ko mēs tu pat kā runājām. Ja? Es mākslīgo intelektu neizmantoju, bet viņš izmanto tevi. Ja? Un šis ir tikai, nekā nedarīšana arī ir process, nekā nedarīšana ir kustība. Ja tu neko nedari, tu tāpatām esi.
kustībā kaut kādā, tāpēc, ka nekā nedarīšana ir kustība. Un šis ir tieši tas pats, ja tu neizmantos mākslīgo intelektu, viņš izmantos tevi, ja, un vai bērniem vidusskolā un arī augstskolā vajag caur projektiem, caur to, kāda viņiem būs tā nākotne, tā ikdiena, vajag mācīt pēc iespējas vairāk izmantot šo te sistēmu un šo te mūsdienu intelektu, kas ir pieejams. Turklāt visa biznesa pasaule lēnā garā virzās uz to, kad samazinās komandas, samazinās. Un es domāju, ka tā nākotne in general tiem bērniem, kas tagad mums iet skolā, ir solopreneurs daudz vairāk, ja? un cilvēki, kas vienītī pa lielam būs spējīgi izdarīt daudz vairāk, un 1-2 cilvēku kompānijas būs pārsvarā, nebūs mums lielie konglomerāti, ja, tā kā, es tagad strādāju 80,000 cilvēku kompānijā, ja, nebūs tādas kompānijas vairs tik izplatītas. Ok. Labi, un kāds ir tavs jautājums nākamajam viesim? Par to es varu padomāt, un es tev dodu 3 sekundes. Mans jautājums nākamajam viesim ir, kā tu domā, kas no mākslīgā intelekta šīm te aplikācijām veselības aprūpē būs pats pirmais un pats ātrākais, ko mēs redzēsim, kas būs tāds wow? Kas mūs pārsteigs, Kas mūs pārsteigs, jā. Vai ko gribētos, varbūt? Jā. Ok, labi. Nu, tad paldies tev par tavu laiku, par tavu jau tādu interesanti, to starptautisko skatījumu. Tas vienmēr ir interesanti redzēt savādāk. Mēs te tā pīļu dīķī maziņajā. Es vakar bērniem stāstīju, cik daudz latviešu ir pasaulē. Jo viņi man pirms gulētiešanas prasīja, ka mēs runājam par to, ka ja viņi nomirtu, viņi gribētu pārdzimt par cilvēkiem tomēr primāri, un viens no viņiem vēlējās par latvieti, un es viņam stāstīju, ka baigi mazā iespēja pārdzimt par latvieti, jo ja paņem bļodu ar rīsiem, tad visi latvieši būtu 2 rīsu graudiņi. Ja. Un, man liekas, ka baigi svarīgi ir, ka ir cilvēki kā tu, kas tur iet ārā, un tad var paskatīties apakaļ iekšā, un kā tu teici, to būs mazo dīķīti bišķiņa sakustināt. Jā. Labi, paldies. Paldies. Šī ir Pietur digitalizācija. Viss par un ap digitalizāciju biznesā, dažādās industrijās un nozarēs. Ja negribi palaist garām arī turpmākās epizodes, piesako mums visās populārākajās straumēšanas vietās. YouTube, Spotify, Apple Podcast un gan jau, ka vēl kaut kur citur. Paldies un tiekamies nākamajā epizodē.